Kārtībā, viss kārtībā. Ir jauki, mēs mulstam. Parunā tu kaut ko, kā man tomēr mulsumiņš. Nav ko teikt. Es teikšu dzējā. Ripo tu pa kalnu lejā. Un es tagad, man ir brīvs tā kā weekends, un es gribu viņus pavadīt oranži. Kas man būtu jādara? Nopērts oranža peltkastīm. Un viss izdosies? Jā. Dzīve izdosies? Nu, ej, dosieties ar mums ar oranžu peltkastīm. Jā, tāprecēties ar burkānu. Jānodarbojas ar seksu, ar saulrietu. Oranžā krāsa, tas viss ir otrā pusē. Iesākumā es tev varu pastāstīt, kā pavadīt savu sestdienu zaļi. Vai oranži? Labi. Es visu laiku zaļi dzīvoju, visu forši, bet gribās tai dzīvei to krāsu nedaudz vairāk piedot un tā varbūt. Es zinu, ka tu man vari palīdzēt. Tā tad, redzēji, krāsu paspilgnāt ļoti labs veids ir, vai ne? Tu no rīta pamosties. Galvenais, kas tev jāizdara, pamosties pirmā. Tas ir jau iemets tam, lai tu nepamostos viena. Ja? Lai tev būtu laba sestdiena, nepamosties viena, bet pamosties pirmā. Es domāju, jāsaka ar oranžām apakšpiksēm. Tā ir oranžā enerģija, dzīvības enerģija. Tas ir tas, kur rodās tas spridzeklis. Man liekas, ka šonakt pat debesis ir oranžas, vai ne? Jā. Ko tu vēl šovakar iesaki man paklausīties, paskatīties? Es domāju, Soundarcade. Cikos? Jā, tagad. Ejam. Davai. Es eju, čau. Ieva, kā tev liekas, cik liels sakars Ērikam ir bijis ar krāsu oranžs? Oranža. Kādu laiku ir bijis? Ko viņš tur darīja? Vai visu kaut ko? Deva ritmu visam. Viņam labi sanāk uzdot ritmu, vai ne? Sanāk. Es jums izstāstīšu, ar ko man Liepāja asociējas. Saule, jūra, vējš, tur iedeguši puiši, romantika un daudz mūzikas. Ar ko tev asociējas Liepāja? 3 vārdos. Summerson Fest for life! Un tev? Meitenes, mūzika un alus. Es domāju, mēs visi piecelsimies un būs tāds diezgan smags rīts, vai ne? Tā. Būs nedaudz, bet tā kā dienas solās būtu lieliski, un lai mēs neko nepalaistu garām, tagad parādiet man kādu rīta vingrinājumu. Sāksim ar puišiem. Cipā. Jāizstaigās, jā. Tās krūdis galvenais, vai ne? Jā, tas galvenais. Un dāmām kāds vingrinājums? Tu paturēsi mikrofonu, es pamēģināšu atkārtot. Varbūt kādu rīta vingrinājumu parādīsiet ātri. Jā, mierīgi. Super. Mikrofons būs vajadzīgs? Nē, es domāju, ka nē. Ok. Vienkārši reiz uz galvas jānostāj. Wow! Cik forši! Tas bija superīgākais vingrinājums, ko esmu vispār savā dzīvē redzējis. Tad uzreiz viss momentāli asins no rīta atgriežās atpakaļ un viss ir normāli. Tu no rīta piecēlies pie šī koka. Jā. Es diezgan stīvs, bet tomēr tik skaista diena priekšā. Festivāla apmeklētājiem, kuri pamostās pie koka, es parādīšu vingriem. Zini ko vēl, vai tu gribētu padzīvot Liepājā, teiksim, 3 nedēļas? Es varētu padzīvot arī 3 gadus. Vai tev ir draudzene? Jā. Vai viņa ir no Liepājas? Nē. Bet jau kāda meitene tagad piedāvāt, Anģika, tu vari dzīvot pie manis 3 gadus. Tu piekristu? Kopā ar savu draudzeni. Kopā ar savu draudzeni varētu nākt pie tās otras draudzenes dzīvot. Es neesmu no Liepājas, varētu, varbūt, jā, kāpēc ne? Vai tu esi precējies? Gandrīz vai, jā. Un ja tagad pienāktu kāda skaista meitene tev blakām un no šīs puses un teiktu, ņem savu gandrīz sievu un vai 3 nedēļas padzīvojot pie manis pie jūras, tu teiktu jā? Es domāju, ka jā. Tad kāda ir tava sapņu zeme uzreiz aiz Latvijas? Droši vien Jamaika. Jamaika. Jā, Jamaika. Un tev? Tas pats. Jūs precēsieties? Protams. Kad jūs precēsieties? Mēs precēsimies. Pagaidiet līdz. Šovakar. Vai jums būs daudz bērni? Nezinu, vēl jāpadomā, kā finansiāli. Es vispār negribu bērns, bet vīrietis uzstāja. Bet zin kā, piemēram, jums piedzimta puisītis, kā jūs viņu saukt par oranžo, vai ne? Gan jau, ka pa apelsīnu.
filmējāt? Esam noķēruši operatoru. Nē, tur ir priekšā, tad nekas nefilmējās. Es mēģināšu pārvarēt savu ļoti lielo uztraukumu. Tur nekas nefilmējās, tāpatās pēc ka objektīvs ir aizslēgts. Vispār viss kārtībā, mēs vienkārši parunāsimies. Kā jums pasākums? Baigi labi. Kas jau redzēts, kas vēl jāpaspēj? Nē, man labi, tāpēc, ka es izdarīju visu savu darbu, jo kā tev man ir brīvs. Un tagad var ballēties. Uzdancosim. Ko tad? Uzdancosim. Es esmu medējotājs. Nu, re, kā mums labi sanāk. Further away this time in vain I come across a child. I slept with him, he has no tag, I think that he is wild. But down the line I spot a forest girl staring at me. Teiksim, suns Suns, jā. vai kuģis? Kuģis Tu un suns? Tu saki Kuģis. suns, Tu saki es suns. suns. Jā. Labdien. Labdien! Jūs būtu gatavi atbildēt uz pāris, ne uz vienīgi jautājumu. Jā. Kāpēc jūrā dežūrē krasta apsardzes kuģis? Tas nav krasta apstādes kuģis, tas ir robežsardzes kuģis. Un kādas ir jūsu domas? Es arī domāju, ka tas ir robežsardzes kuģis. Nevis domā, Bet tas ir robežsardzes. Vai viņiem ir bail, ka kāds šķērsos robežu? Nē, tas ir domāts priekš mūsu drošības, jūs. Visa armija ir mūsu drošībai. Kā lūdzu? Visa armija ir mūsu drošībai. Tā nav armija, jau reiz atkārtoja, tā ir robežsardze. Robežu sargā robežsargi. Tieši tā, un mūsu drošība arī. Lai kāds neaiziet iekšā jūrā un neizdara kaut ko, lai... Es piebiedrojos. Kam jūs pieviedrojaties? Piebiedrojos vīru kungam, viņa viedoklim, jo īstenībā tieši tā, cik bieži nav, kad pasākumos notiek kaut kas tāds, par ko mēs visi pēc tam šausmināmies, tad šī gadījumā ir labāk vairāk drošības, vairāk kas mūs sargā, lai nenotiek kaut kas tāds, par ko mēs pēc tam visi šausmināmies un pārmetam visām drošības instancēm, kāpēc šajā gadījumā tas nebija nodrošināts. Lūdzu, šeit tas ir. Paldies! Paldies! Vai jūs varat pateikt kaut kādus sveicienus Summer Sound un Triple LV skatītājiem? Jā. Brauciet uz Summer Sound, šeit viss ir forši. Mēs esam noķēruši nākamo garām gājēju. Ērikam lūdzu jāpagriežās otrādi. Ēriks. Viņu saucot Ēriks. Tātad, Antra, vai jūs varētu uzdot viņam jautājumu? Mums ir viens vienīgs jautājums. Kāpēc jūrā dežūrē krasta apsardzes kuģis? Tāpēc, ka pie jūras, ap citu, ir baigi interesantais tāds uzraksts diennakts tumšajā laikā un alkohola reibumā lūdzams nepeldēties. Nu, man tā piezīme pa alkohola reibumu likās baigi tāda jēdzīga. Ko tu dzer? Starp citu, to es arī izstāstīšu, kas ir interesanti. Un re, kur te uzblēž liepā? Nē, paliekam pie tā dzēruma un peldēšanās. Kā tu domā, ja tu esi cita reibuma stāvoklī? Piemēram, iemīlējies, vai tu vari peldēties? Ui, ja tu esi iemīlējies, tu vari uz Salatsgrīvu aizpeldēt uz nākamo festu vienkārši vienā setā. Kāda ir cita veida reibuma bez alkohola, kuros tu drīkst peldēties šajā jūrmalā? Kāda ir cita veida reibuma bez alkohola, kurus tu zini? Jā, droši vien. Vai arī, kurus tu esi pīli? Nu, pārsvarā jau tā varētu noteikti būt tā tev uz pieminētā mīlestība, vai ne, tu nenormāli samīlies. Ko tu ēdi, lai samīlētos? Es uzēdu ar mīļoto cilvēku čipsus pēc tam, ka es esmu nopīpējis aptuveni pusgramu, jo man nenormāli gribās ēst, vai ne? Un te es čipsa viņu uzēdu ar to savu mīļoto cilvēku. Un te ir gan mīlestība, gan reibums, gan peldēšanās. Bet, starp citu šo jautājumu, rekur... Pols Koelju neko nesaka, viņš vienkārši visu, ko domā, viņš uzraksta grāmatās, kur cilvēki nenormāli lasa. Viņš teiktu... Nu Pols Koelju šo situāciju mēģināt raksturot tā, ka mīlestības nenormāli forši un... Jā, lūdzu, Rīts. Kāda runa? Ka tas ir tik nenormāli forši, ka tev pat nav jābrauc uz festivāliem kaut kādiem, tur kaut kādu laimu vai jebko meklēt, vai ne tos dažādos reibumu stāvokļus. Tu vari vienkārši sēdēt mājās un rakstīt grāmatas, tas šis zāja vislabāk. Bet vēl labāk ir, ka tu pat vari sēdēt mājās un nerakstīt, var vienkārši lasīt to, ko Paulu Koelju ir sarakstījis. Labvakar! Kā jums
jums patīk šis Summersound 2012? Kādreiz kā man patīk. Vai jums patīk Oranžās brīvdienas, vai jūs bijāt uz viņu koncertu? Protams, visu laiku te badās. Kura no dziesmām jums vislabāk patika? Čegevaras acis. Zigā, es vēl joprojām esmu 5 centimetri virs zemes. Super! Jūs nākamreiz arī nāksiet uz viņu koncertu? Es eju uz visiem viņu koncertiem. Iesaku to darīt arī jums. Jūs arī vēl kaut kur bijāt? Šonakt. Šī nakts pilnībā pieder oranžajām brīvdienām. Oranžās brīvdienas rullē? Tas nav pareizais vārds. Oranžās brīvdienas spridzina. Spridzina! Kā tev patīk Liepāja? Es mīlu Liepāju. Tu esi pirmoreiz Summersound festivālā? Nē. Un kurš ir labāks festivāls, šis vai iepriekšējais? Šis, definitely, šis. Wow! Šī ir tiešā pārraide no Summersound, un šeit būs jingls Triple Paldies! Oranžās brīvdienas. Nebija viss, ja? Uzdied vēl!